Gripas sezona ir sākusies un saslimt var pavisam ātri. Tāpēc pieprasījums pēc zālēm, vitamīniem un citiem veselības produktiem ziemas sezonā strauji pieauga. Un ir būtiski, lai tie ātri, ērti, nepārtraukti un droši būtu pieejami visās Latvijas aptiekās. Aiz katra zāļu, vitamīnu un uztura bagātinātā iepakojuma slēpjas organizēta nepārtraukta apgādes ķēde. No neskaitāmiem ražotājiem visā pasaulē līdz ikvienai aptiekai un ārstniecības iestādē Latvijā, par kuru galu galā ikdienā mēs reti aizdomājamies. Katras zāļu uzglabāšanas un pārvietošanas posms tiek stingri uzraudzīts. Šīs prasības ir ļoti būtiskas, lai zāles saglabātu savu kvalitāti un iedarbību. Tāpēc katra zāļu apgādes noliktava saņem attiecīgos certifikātus un tiek uzraudzīta. Tālāk zāles nonāk zāļu apgādes noliktavās, kur tās tiek glabātas stingros temperatūras, mitruma un arī apgaismām apstākļos, jo pat nelielas novirzes var ietekmēt zāļu iedarbību. Visā ceļā sistēma seko līdz temperatūrai, un to darbiņu nevar uzticēt kuram katram. Tas prasa zināšanas, pieredzi un atbilstību stingrām prasībām. Zāļu un citu farmaceitisko produktu apgādi veic ar specializētiem transporta līdzekļiem, kas pielāgoti stingrām zāļu apgādes prasībām, un tajos ir arī pielāgota nepieciešamā temperatūra. Tikai rūpīgi kontrolētā procesā zāles un farmaceitiskie produkti nonāk aptiekās kā droša, nepārtraukta un uzticama zāļu apgādes ķēde. Ja tu apgādes procesu nepamani, tad darbs paveikts izcili. Tieši efektīva, sakārtota un kontrolēta zāļu apgādes sistēma nodrošina, ka arī gripas epidēmijas laikā zāles un imunitātes stiprinoši produkti droši un pieejami visiem ikvienā aptiekā un ārstniecības iestādē Latvijā.